Tikai tā, drusku tā, ko? Sākot pēc 3 minūtēm mēs sākam tikt. Kungi, atbrīv! Ar likumu sapratīt, kurā virzienā, kā pareizi ir jāveido šie nodokļi, lai nodokļi nebūtu neloģiski un lai viņi būtu visiem saprotami. Šī matemātika, lai būtu pareizi. Bet, kad attiec uz mužniekiem, tad kādreiz viņi sastāja uz otro gadu, ja? Es domāju, ka šitā nebūs tā reize, kad kaut mužniekiem vajadzētu uz otro gadu atstāt. Paldies, ka jūs esat atnākuši visi, un mēs esam parādīt, ka mēs neesam cilvēki no citas planētas. Mēs esam šīs sabiedrības locekļi un gribētos, lai turpmāk, ja tiek izskatīti tam līdzīgi un projektē tam līdzīgi lēmumi, lai vismaz pirms dienu, divas notiek kaut kāds savstarpējs dialogs. Vakcīna! Vakcīna! Kurā? Načos, pateic, nosārsi! Mēs redzējām pirmdien, cik spēcīga valdība izteica priekšlikumu par 100 latiem, kas liekas ļoti tā kā eksperiments varbūt uz mums visiem, vai mēs reaģēsim vai nereaģēsim. Viņa eksperimenti mums ar kā trūcīsim visu Mēs reaģējām ļoti ātri, 10:00 vakarā tā informācija mums ienāk. Un principā vienos naktī jau bija skaidrs, ka mēs braucam un ka mēs iestājamies pret šo visu un izrādam tikpat, tā teikt, negaidītu arī rīcību no mūsu puses. Paldies! Motrīši! Tādām pieklājīgām sabiedrībām un atļaujam pasēdēt. Eiropas pakalpiņi! Ja es pasadīšos drusku skaļāk, lai visu pārstuši varētu dzirdēt. No vienas puses ir gandarījums, ka Latvijas sabiedrība ir tik organizēta, jo sevišķi motociklisti un nāk pārstāvēt savus intereses. No otras puses ir grūti, protams, pieņemt smagus lēmumus un tos izpildīt. Daudz vieglāk vienkārši iespiest kādu grīdā. Sabiedrības aktīvākiem cilvēkiem. Kā jūs teicat, parādi ir jāsaka. Parādi pensionāriem ir jāsaka. Parādām ir jāsaka. Pasniedzam dāvanu no Motokluba asociācijas. Ir pavāds vēstule, deklarācija problēma nebūs, kur ir gan uzskaitīts, cik kas maksā un kā tas viss izskatās. Kāpēc mums ir astoņas Transporta līdzekļiem augstas klases var mēģināt arī izbraukt. Pilnīgā, 100% kārtībā es varbūt nav organizētu un solīju, vai dod Dievs visiem tādiem. Veiksmu un mācīties sveicināties. Kāda labi, ja nē? Jau, ka deputāti atnāca ar mums aprunāties, un kad man bija pašam personīgi visnegaidīgākais, ka Gerkards arī tomēr ieradās, viņš ļoti labi zināja, kāda, teiksim, attieksme publikai ir pret viņu sakarā šo nodokli, bet paldies Gerkards kungam par to, ka viņš ieradās tomēr neraugoties uz visu. Viņš zināja, ka mēs esam kārtīgi veči un nekāds lieku reizi mēs nekāds pods negādīsim, nekāds tūs netaisīsim. Faktiski pīlīši ar to, es domāju, ka arī mēs varētu iet uz beigu pusi šodien.
Если сейчас что-то не будет ничего не изменено, тогда весной там уже будет иначе будут приняты меры с нашей стороны. А какие меры? Ну, кто его знает. У нас как-никак летом будет больше, все будут на мотоциклах. Скорее всего, будем, как всегда, перегораживать дороги, чтобы ни транспорт не проехал, ничего. Kārtīgu uzmundrinājumu pieņemt pareizs likums un pareizi rēķināt.